Nu, čau, šeit Renāta dziedātāji, un Andīšanas pasaulē noteikti pazīstiet mani kā Singing Mīts. Nu jau kādu laiciņu neesam tikušies, man šķiet, ka noteikti vairāk kā mēnesis. Bet man ir beidzot sācies atvaļinājums, un tad es varu jūs šeit satikt un parādīt, kas tad ir izdarīts, un kas ir iesākts, un kas ir iegūts pēdējā, pusotru mēnešu laikā. Sākšu nedaudz ar tādu ievadu informāciju par to, ka es vienmēr esmu ļoti priecīga ar jums aprunāties arī komentāros pēc video. Un esmu priecīga lasīt un saņemt jūsu komentārus. Kaķēni! Jā, tas bija mans oranžais kaķis. Bet esmu vienmēr priecīga lasīt jūsu komentārus, jo tad es zinu, ka jūs skatieties un ka jums ir interesanti un ka tas, ko es daru, ir kaut kur aiziet kaut kādā ziņā, laikam jāsaka tā. Tā kā jā, vienmēr esmu priecīga jūs satikt komentāros. Noteikti aicinu arī uzlikt tīkstu šeit uz augšu video, jo tādā veidā video tiek rādīts vairāk adītājiem pēc tam, jo YouTube'am patīk gan komentāri, gan īkšķieši uz augšu. Kā arī, noteikti iesako arī sekot kanālam, jo tad nepalaidīsiet garām jaunos video. Cenšos šeit ielikt vismaz 2 video mēnesī. Viens no tiem ir par zaķiem, tas ir Singing Sock Together 2026. Un otrs tad ir jau vairāk tāds apraides formāts, kur mēs pasēžam, parunājamies un pēdam kopā. Un noteikti zinu, ka šodienas video būs diezgan garš. Attiecīgi iesaku paņemt noteikti adīkli. Varat arī komentāros izstāstīt, ko ēdat, skatoties video, un vai vispār ko ēdat šajā brīdī. Ir tomēr sākusies vasara, vai ēdat arī vasaras adījumus, vai nē. Es agrāk biju ļoti, man ļoti agrāk patika andīt vasaras adījumus un strādāt ar augu šķiedrām adījumos, bet kaut kā man tā mīlestība nedaudz noplaka. Tā ir vēl joprojām, bet jā, nav tik liela vairs. Es pat nezinu, kam tā iespējams tādēļ, kad man tā darba situācija ir drusciņi pamainījusies, ka es tomēr šobrīd strādāju no mājām. Un strādājot no mājām, tas apdarbs, ko es velku, ir atkal nedaudz citādāks nekā, ja es iet uz ofisu. Iespējams, ka ja es iet uz ofisu, tad arī es adīju drusciņi vairāk vasaras adījumus, bet ir kā ir. Es pamazām arī gatavos rudens sezonai, bet ir arī drusciņi vasaras adījumi, tā kā viss kaut kas ir. Nedaudz vēl pirms mēs sākam, varu izstāstīt, ka tūlīt droši vien, ka iznāks viens tests, varēs pieteikties testam, tēkraklam, ziedošajam tēkraklam, nedaudz vēlāk arī parādīšu. Tā kā es domāju, ka uz brīdi, kad iznāks video, pieteikšanās testam jau būs aktīva. Attiecīgi es droši vien, kad saitītu uz pieteikšanos atstāšu arī zem video. Kas vēl tāds? Man šo svētdienu, 21. jūnijā, ir man dzimšanas diena. Un būs, es domāju, ka arī pēdējā video redzēsiet, ka būs sākusies Ravelī izpārdošana. Un tur būs tā, ka visiem manis publicētajiem aprakstiem un e-grāmatām būs atlaide. E-grāmatām būs 20% atlaide, savukārt visiem pārējiem būs 30% atlaide. Tā kā, ja ir bijusi kādreiz vēlme kaut ko nopirkt, tad man liekas, ka
šī būs lieliski iespēja to izdarīt ar foršu patīkamu atlaidi. Jā, tas man šķiet, tas tā par šīm te lietām, bet es domāju, ka šodien sāksim ar to, kas ir pabeigts, un tad ar to kas ir uz adatām, kas turpinās adīt, un pāriesim arī pie tā, kas ir nopirkts, un beigās es ielikšu video ar vienu brīnišķīgu skaistu dāvanas izsaiņošanu. Es gan jau esmu izsaiņojis pirms filmēšanas, bet vienu rīktīgi superīgu dāvanu, kas pie manis atceļoja no Luksemburgas, un izstāstīšu nedaudz stāstu arī par to, bet jā, tas tā. Nelielam ievadam. Par to, kas man šodien ir mugurā. Pagājušajā reizē, kad tikāmies, es biju sākusi adīt šo tēkraklu. Šī ir Lina Dzija, 100% lins ar fliteriem. Pienāk tuvāk, parādu ar fliteriem, viss smuki forši spīd. Un tēkraklis ir pabeigts. Arī kleitu, kuru pagājušajā reizē no melnā lina, kur adīju, arī tā ir pabeigta, un es paspēju draudzene dzimšanas dienu, un es to atdāvināju. Man ir pāris video un bildes, es ielikšu, bet ne uz auguma, bet saņēmējai viss lieliski derēja, viss riktīgi forši, viņai ļoti patīkās, un man izdevās uzdāvināt tieši dzimšanas dienas rītā. Tā kā vakarā viņa, kad gāja svinēt dzimšanas dienu ar ģimeni, viņa jau kleitu vilka mugurā un bija ļoti priecīga, un tas man tā ļoti priecināja. Tā kā kleita der, ja man draudzene kādreiz atsveicīs kādas foršas bildes vai video un teiks, ka es drīkst rādīt arī citiem, tad es noteikti padalīšos, bet pagaidām es jums varu parādīt tikai tēkraklu. Jā, tēkraklis. Amdara veidoja raikordu, lai tik stipri nerulējās, drusciņ gan rulējās, bet man šķiet, ka nav ļoti slikti. Tas ir ļoti brīvs uz mani, diezgan īss. Es nezinu, cik tālu es biju tikusi, bet tas biju kaut cik stāvu uzadījusi, un atgādini, man bija 200 grami šīs dzijas. Un kaut kādā vienā brīdī es sāku domāt par to, vai man pietiks piedurknēm, tā kā, kad vajadzētu tagad tās visu griezt diegu nost stāvam, stāvādīt pēc tam tālāk, no tā, kas paliks pāri, bet uzadīju piedurknes, jo es gribēju tāds pagarāks piedurknes, kā redzat, un diezgan arī platas, un tā arī es izdarīju, un tad, kad es biju pabeigusi piedurknes, man bija paliks, super maz dzīve. Man principā pietika vēl vienai ringai stāvam un aikordam. Bet, jā, no vienas puses es ļoti priecīga, ka es tomēr izdarīju tā, ka es tās piedurknes uzadīju pirms tam, nevis pabeidzu stāvu, teiksim, tik garu, cik es būtu gribējusi, un tad man nepietika tādām piedurknēm, kādas gribēju. Tad es būtu daudz nelaimīgāk. Bet viss iznāca diezgan forši, ir, tāds diezgan paīs, ja man te ir, bikses ar augsto jostu, tad drusciņ iet pāri malai, pavisam nedaudz. Bet man šķiet, ka vasarā ir ļoti ok. Tēkraklu adīju pēc apraksta savējā, kas tagad arī tiks testēts, bet es jums pagājušajā reizītē rādīju šo vesti, topu ar tulpīti, domāju, ka atcerieties, un te man šķiet, ka es biju iesākusi arī tēkrakla versiju adīt, kas izstās šādi te, un ar piedurknītēm. Un es izmantoju tos pašus ciparus, kas ir šeit, protams, blīvums atšķirās, man ir pilnīgi, cits izmērs šim te sarkanajam, bet es izmantoju tādus pašus ciparus, kā ir šeit. Šeit gan man ir valnīša apdare,
un šādas te lietas, un, protams, šī intersija, un šis tēkraklis ir adīts, priekša mugura ir adīta rindās turp atpakaļ, un tad sašūta. Šim te, skatoties uz to, ka nav intersija, es varēju pēc rokriņķiem te savienot un adīt aplī. Tā kā tas atviegloja, bet principā, jā, es izmantoju visu to pašu, ko es izmantoju šeit, izmantoju arī šeit, jo man patīk gan tas, kā kakla izgriezums tiek veidzotās forši apaļš, un arī šīs te piedurknes, un jā. Bet tā kā šis zaļais tēkraklis ir vēl viens paveiktais darbs, un, jā, apraksts ir pabeigts, un ir bijusi tehniskā redakcija. Attiecīgi, šis arī ir tas dizains, kuram var pieteikties uz testēšanu, un, principā, dizains saucās Ziedošais tēkraklis, un ir aprakstā arī iespēja adīt tēkraklu, bet ir arī norādes, kā tikt pie bezpiedurkņu varianta. Tā kā, jā. Tā kā tam mēs sāksim testēšanu. Es domāju, ka testa laiks būs, vajadzētu būt 6 nedēļām. Skatīšos kalendārā, kā tur sanāks. Man vēl jāapstās no tās dienas, kur ir 6 nedēļas, un varbūt būs beigās vairāk, jo es neesmu pārliecināta vienkārši, kur es būšu pēc tām 6 nedēļām. Attiecīgi, ja es pēc 6 nedēļām pati neesmu pieejama datoram, tad es esmu ļoti priecīga dot vairāk laika testētājiem un pēc tam arī sev, lai aprakstu publicētu. Bet noteikti, ka publicēšu vasarā, šajā vasarā, lai var adīt. Jā. Tēkraklis ir adīts no Sannes Garn Line. Pamatkrāsai es turēju 2 pavadienus Thin Line kopā, un šeit kontrasta krāsai, kurā ir tulpīte, tur gan ir line. Tā kā pabieza dzija, un, jā, ir pabieza priekš vasaras adījuma, bet man šķiet, skatoties to, ka tās vasaras Latvijā ir tāds, kāds tās ir. Tad arī šāds tēkraklis zem žaketes vasaras vakaros, man liekas, ir ļoti ok, un arī rudenī, un arī pavasarī. Un, jā, un šo te Sannes Garn Line riktīgi forši var aizstāt arī ar Drops Belle, vai Belle, jā, mēs šeit Belle, jā. Un tā ir tāda nedaudz maciņam draudzīgāka alternatīva tomēr. Tā kā jā, ja interesē piedalīties testā un palīdzēt man pārbaudīt aprakstu pirms publicēšanas, tad lejā aprakstā, video aprakstā es atstāšu saitīti, un noteikti iesaku arī piesakot mani Instagramā, jo tā ir vieta, kur es publicēju visus testus un aicinājumus testiem, un tur tad var arī atrast visu tādu svaigāko informāciju, kas notiek, jo tomēr šeit, ja es parādos reizi mēnesī, tad kaut ko var arī palaist garām. Tā kā noteikti iesaku doties uz Instagramu. Kas vēl ir pabeigts? Ir pabeigts šāda super mīļa forša cepura mazajai māsai. Šī ir Muselburgu cepura. Māja beigās es devos uz koncertu Viļņā, un sapratu, ka, ok, man ir jābrauc autobusā 4 stundas turp, 4 stundas atpakaļ, un es sapratu, ka man noteikti vajag kaut ko vienkārši adīt, ko es varu paņemt, adīt, man nav nekur jāskatās, un, tā kā bez stresa. Attiecīgi, es mājās uzadīju tā kā tik tālu, ka es pabeidzu visu pieaudzēšanu, un tad man bija vienkārši jāda labiski aplī. Tais vaļā, Muselburgu cepura izskatās šādi te. Tā ir dubultā cepura. Viena puse man ir adīta no šādas te dzijas. Es ceru, ka var redzēt to, ka tā spīd. Šī ir Maruma Jānis krāsotā dzija,
kopā ar Marumas mākonīti Zīdmakēru, un šai tā krāsotajai dzijai ir arī Stelinas, jeb spīdīgais pavadījums īpašā. Savukārt otru pusi es adīju no dzijas, kur jau jūs man esat redzējuši. Es uzadīju jaku ar bantītēm no šīs te, tieši no precīzi šīs te kombinācijas. Zīdmakēra, šī te dzija, arī Maruma Jānis krāšotā, un Riko puķīšu fliterīši. Izstās šādi te. Un man šķiet, ka ir baigi forši, ka viņas abas spīd. Man liekas, tādai mazai 6-gadniecei būs diezgan labi patiks noteikti tāda cepura. Un tad var pēc tā, kāda jaka, teiksim, ārā jaka ir uzvilkta, vai grib rozā ārpusīti ar šo te bēšo maliņu, vai atkal otrādāk, tā kā tas jau vēlāk pēc viņas izvēles. Bet jā, vēl viens pabeigts darbs. Un tas ir arī viss no pabeigtiem darbiem. Nekas vairāk nav pabeigts. Tā, es varēju parādīt, kādas zeķes es ādu un turpinu adīt, bet man liekas, ka man ir jāaiziet pakaļ zeķu formētājiem, lai es varu foršāk parādīt. Tagad tūlīt būšu atpakaļ. Un es esmu atgriezusies. Tā. Bija vēl kaut kādi pasākumi, uz kuriem es devos, un man vajadzēja kaut ko mazu ko adīt. Viens no tiem bija tikko starptautiskā publiskās adīšanas diena. Mūsu uzņēma ciemos Cernikavā, kopienas mājā Radi Dot, kurai saimniece ir Evita. Viņa mums bija ļoti foršu pasākumu noorganizējusi. Un es izlēmu, ka man vajadzētu ņemt līdz zeķes, bet principā tā kā lielākā daļa zeķes, kas man ir uz adatām, ir no Singing Socks Together 2026 e-grāmatas, un es tās nevaru rādīt visiem. Un tad es nevarēju saprast, ko adīt, un izgāju cauri savām zeķu tašiņām, un atradu, ka arī kaut kad sen es jums rādīju šo te vienu zeķi, ka man viena bija pabeigta. Arī šī ir Maruma Jānis krāsotā dzija. Šī ir viņas BFL bāze. Un man šķiet, ka man šī te viena zeķa pabeigta, gandrīz gadu stāv. Tiešām. Tā kā slikti. Un es izlēmu, ka man ir jāņem līdzi šis zeķis, jo adīt kaut ko vajadzēs arī vilcienā, braucot turpat pakaļ un arī uz vietas pasākumam. Šeit ir dzija ļoti, ļoti, ļoti skaista tāda pelēka ar dažādiem krikumiņiem. Un es izlēmu, beidzot ir jāsaņemās un vismaz jāuzmet tā otra zeķe, jo man šķiet, ka uzmest tas prasa visvairāk kaut kā tādu saņemšanos. Un pēc tam, tad, kad jau ir uzmesta tā zeķe, viss tev ir uzmesta, cik tad vairs tur paliek izdarīt. Tā kā es tajā dienā vilcienā turpceļā uzmetu un tad tik tālu es esmu tikusi. Nekas daudz, protams, nav. Cik man te? Bet tajā pat laikā, gandrīz gadu man stāvēja viena pabeigta zeķe. Viņa nav nekāda formēta. Es tagad nedaudz notvaicēju pirms jums rādīt, lai jūs redzat foršāk, bet man likās, ka, ja es iesākšu, es būšu ļoti, ļoti priecīgi, jo pēc tam tad paņemt iesāktu zeķi un turpināt adīt kaut kur pa ceļam, vai vienkārši tad, kad gribu zeķi pādīt. Ir daudz foršāk paņemt tad, kad viņa jau ir iesākta, nekā tad, kad stāv vienkārši adatas un kamuls, un tev ir tagad tās jāuzmet un jāiesāk tā otrā zeķa. Attiecīgi, jā, šis ir mans tāds viens no maniem zeķu projektiem. Turpināšu adīšu, es domāju, ka noteikti, kad arī
tuvākajā laikā vajadzēja paveikt. Bet vispār man ļoti patīk. Pavisam vienkāršas zeķes, bet man pat izskatās ļoti smuki. Savukārt vēl vienas zeķes arī kaut kur es braucu. Kur es braucu, es neatceros. Bet es izdomāju, ka man ir šāda dzija, pasūtīta kaut kad Latvian Crafts. Arī mums čekis bija Carnikavā. Jā, tas bija, mums bija pēdējais rū pārgājiens, tas bija Carnikavā, un pēc tam mēs atkal aidījām pie Evitas radi dot. Un tur arī es izdomāju, man jābrauc ar vilcienu un vispārējais, un ka es varētu adīt zeķes. Un man bija šāda te dzija, saucās Happy Hobby, Sokenvolle Simfonija, 4-kārtīgā. Un parastais 75% supervašu vilna, 25% poliamīds, krāsa no sastājējums interesē, bet ražotājs vispār šai dzijai ir Grundula. Un šī dzija ir ļoti budžetīgs variants. Man šķiet, ka tā maksā nepilni 5 eiro par 100 gramiem. Nu, kaut kas tāds, bet tāds forša lēna krāsu pārēja. Un man stāvēja šis tā kamoliņš, un es domāju, zin kā, būtu labi iespēja vispār izmēģināt, kāda tā dzija ir un kas notiek. Un tad pirms iešanas uz vilcienu es uzzīmēju savu schēmiņu un vilcienā adīju. Tā man tur marķierīts vēl. Arī nav mazgātas, es nedaudz notvaicēju, lai jums foršāk parādītu. Bet zeķes šādas, var redzēt, ka ir tāda lēna krāsu pārēja, bet man liekas, ka ir forši. Un ar pīnītēm šādām te, kas arī tur papēdītī aiziet tā smuki. Tā kā jā. Šīm zeķēm es rakstu aprakstu, un šobrīd man ir plānā, ka aprakstā būs versija gan 4-kārtīgai dzijai, gan 6-kārtīgai, gan 8-kārtīgai dzijai. Jā, jo man šķiet, ka tādas zeķes ar pīnēm ir baigi foršas no dažādu biezumu dzijas. Jā, tāds pavisam vienkārši pīnas es adu bez pīņu adatām, un šī aizmugurējā vidējā pīna tad aiziet arī uz papēdīšu maliņu šādi te, un tad, jā, strong papēdis. Jā, tas ir vēl viens, bet tur otra zeķe, protams, nav vēl iesākta. Runājot vēl par starptautisko publiskās adīšanas dienu. Un te es varu izstāstīt gan par to, kas tika nopirkts, gan par to, kas tad ir atkal no iesāktajiem darbiem. Manā iepirkuma groziņā iekrita šādi te 2 Chopel kamoliņi. Viens ir piano bar, un otrs ir, nezinu, bet krāsas kods ir 2692 šim te. Ļoti smuks tāds rudenīgs skaists tonis. Un otrs ir 2312. Es tagad domāju, vai man jau nebija šitāds? Nē, man bija drusciņ citādāks. Bet nē, vispār man jāapskatās. Kad ir pēdējais šopelis, kuru es pirku? Iespējams, ka man tā krāšas tur jāpatikās tik ļoti tam dēļ, ka man tāda jau ir. Ir jāiet apstīties. Ļoti svarīga informācija tagad esmu. Nē. Nav. Ir citādāks. Man likās, jo šī ir drusciņ vairāk zaļais. Šo arī es salīdzinoši nesen pirku un adīju musalburgu cepuri. Jā, šī ir 1660. Nu, nav. Man liekas, tāpēc, ka tonāli viņas ir līdzīgas, iespējams, tam dēļ man tā šķita. Bet jā, šis ir viens no jaunajiem maniem ieguvumiem.
Un arī šāds te. Un no šīs plānoju adīt sev musalburku cepuri. Man šķiet, ka būs baigi forši. Un no šī noteikti, ka būs zeķes. Vismaz 2 pāri. Jā, šādas 2 lietas. Un Rumajāras krēsotā dzīve. Kristīnai bija līdz dzīve. Un es uz šo te mohēru, šāda te zīda mohēra, Kristīnas krāsotā, es uz šo biju jau iepriekš skatījusies, bet es visu laiku nevarēju saprast, vai man vajag, vai man nevajag un tā. Un galu galā manā iepirkumu maisiņā iekrita 2 picītes, šīs te zīda mohēras. Otra picīte jau ir rekur kamulā. Tā viņa izstāsta satīta kamuliņai. Un tad bija tā, ka Rūta bija paņēmusi kaut kādas dzīves no saviem krājumiem līdzi, ko viņa arī pārdeva. Un tur es ieraudzīju šādu te bēšu. Viņš bija Konusa, bet šādu bēšu dzīvi. Kas ir 100% baby alpaka, 600 metri 100 gramos, un viņai uz Konusu bija nepilni 300 grami. Un es ieraudzīju to krāsu, un man liekas, ideāli, jo man bija tieši tas plāns, ka šo te mohēru likšu kopā ar kaut bēšu vai iespējams dabīgi baltu un andīšu mazajai māsai kaut ko. Un galu galā man sanāca, ka es no pasākuma aizbraucu mājās jau ar komplektu ar dzīvu, kurus var likt kopā un adīt. Un tā arī es izdarīju. Es ādu parasto reglānu džemperi mazajai māsai 6-gadniecei, jau tikko viņai palika 6. Man ir uz ļoti īsas trosītes, tā kā es nevarēšu daudz parādīt, kā tas izstās, bet 2 valdziņu reglāns, apkaklītā 2x2 valnītis, bet es varu, man liekas, kas ir svarīgākais šeit parādīt, tas ir tas, kā šīs te 2 dzīves kopā spēlējas. Un, man liekas, fantastiski izskatās un ir rīktīgi skaisti. Lūk. Top džemperis mazajai māsai man te vēl, ir vēl drusku jāpāda reglāns, un tad jau varēs dalīt. Un es domāju, ka būs pavisam vienkārši siluets. Man ir ideja aizmugurē apakšā pādīt garāku un, apaļo adīt tā kā ar nepabeigtām rindām un ar kuplām piedurknēm, kas tad pie manžetēm sašaurinās strauji, tā kā lai ir tāds, un iespējams, ka mums šķiet, ka varētu arī kaut kur pēc tam izšūt kaut kādas puķītes uz šī, un tad tas varētu būt vispār riktīgi forši. Bet, jā, tā kā tas ir vēl viens man tāds adīklis, ir ļoti forši šo adīt tieši ceļā vai kaut kur dodoties. Vakardien mēs ar Rūtu satikām Zviedrijas līgu uz kaut kādu brīdi, kopā pāēdām un pādījām un papļāpājām beig forši. Un tad šis bija tāds adīklis, kur, nav nekas daudz jādomā līdzi, tu vienkārši sēdi un adi. Un pagaidām viņš arī ir vēl tādā izmērā, kad var ļoti ārti paņemt līdzi. Un tā, ka vispār bez satraukuma un viss ir riktīgi superīgi. Un, jā, Zviedrijas līga ir izveidojusi YouTube kanālu un sākusi filmēt video par adīšanu. Tā kā es atstāšu arī saiti uz līgas kanālu, jo es domāju, ka jums noteikti ir jāpaskatās arī līgas video. Savukārt nākamais, ko es gribu parādīt, ir džemperis bez piedurknēm. Es beidzot esmu paveikusi stāvu šim te džemperim. Arī reglāna džemperis parastais. Vispār es droši vien varētu piemērīt. Jā. Dodiet man sekundi, es eju drusciņu pārģērbties, lai es jums varu parādīt, kā tas izskatās. Tā, un es esmu atpakaļ. Šobrīd izskatās šādi te.
bez piedurknēm gan. Džempers ir diezgan brīvs. Ir. Te man, kā lai es parādu ar vienu roku. Bet, ir tāds pabrīvs, pagarš arī, bet nekāda vaina. Man tīri labi patīkās šādi te apkakle, rādu. Un te ir 6 valdziņu reglāns. Tā kā izskatās šādi, un tagad vienkārši ir jāsaņemās, ir jāuzņem piedurknes un jāsāk adīt piedurknes. Un principā vajadzētu būt tā, ka tad, kad es sākšu to darīt, tad tām nevajadzētu aizņemt stipri daudz laika. Bet tā. Es domāju, kas vēl man jums ir jāizstāsta šodien, es zinu, bet es varētu arī tomēr uzvilkt zaļo tēkraklu un parādīt, kā tas izskatās šodien, kā tas izstāsta uz auguma. Lūk, un esmu atpakaļ arī ar šo te. Te ir tulpīte. Šis arī nav tāds, ka stipri garš. Tāds te ir josta. Tā kā drusciņi pārsedz, bet tā izstāsta tulpīte. Un šāds te ir tēkrakls. Es domāju, vai man ir vēl kaut kas interesants, ko jums šodien pastāstīt. Es vēl filmēšu video par dāvanu, tā kā to jūs vēl redzēsiet. Un arī gribēju teikt, ka es zinu, ka man jautāja daži, tā kā izstāstu arī te, ka esmu beidzot atkal nodrukājusi kartiņas. Kartītes, vienmēr aizmirst, kurš pareizais vārds, kuru lietot, bet lai paliek. Un tās ir adīšanas tēmā ar manām ilustrācijām, tā kā ir atkal nodrukātas, ir daļa dizainu, kas bija jau pagājušajā gadā, ir arī daži jauni dizaini, par kuri man ļoti patīk un par kuriem es esmu ļoti, ļoti priecīga. Un vēl kas ir jaunums šajā gadā ar šīm te kartītēm, varat man izlabot komentāros, pateikt, man Rūta noteikti izstāstīs, kurš pareizais vārds, jo es tiešām vienmēr aizmirstu. Bet šogad, kas ir forši, es atradu vietu, kur var dabūt foršā cenā krafta papīra brūnās aploksnes. Attiecīgi tagad tās kartiņas, kas ir, kartiņas, atkal neatceros. Tās nāks kopā jau ar aploksnīti, kas man liekas ir ļoti forši, un man šķiet arī brūnās šīs tā krafta papīra aploksnes viņas ir foršas un gaumīgas, un viņas iedod tādu ļoti, ļoti jauku sajūtu. Vispār es varētu arī to parādīt. Dodiet man mirkli laika. Tā, vienīgais iespējams drusku man sanāks čaukstinātais, bet ja jau es par to runāju, tad man šķiet, ka ir vērtīgi parādīt, piedodu par čaukstināšanu, kraftpapīra aploksnītes, par kurām es teicu, šeit riktīgi foršas, jo vienkārši visur, kuras iepriekš biju meklējusi, šīs aploksnes, viņām cena mēdz būt pat, kaut kādi 30 centi gabalā, kas man neliekas priecīgi. Bet, tā kā, teiksim, ja ir vienreiz jānopērk kādam kaut ko uzdāvināt, tad tas ir okei. Tā, pārsprodīšu drusciņu, bet, ja ir jāpērk vairāk, un ja gribas likt klāt jau produktam kaut kādam, tad tas ļoti, ļoti, ļoti sadārdzina visu, bet jā, man bija iespēja šoreiz dabūt par ļoti labu cenu. Parādīšu jauno kolekciju no sākuma, kas ir tagad šī pavasarī tapušās ilustrācijas.
Jā, tā ir tāda svaigāka kolekcija. Šis. Un, jā. Jā, šķiet, ka tas arī viss. Kolekcija sastāv no četrām ilustrācijām. Viena ir šāda te. Tad ir šāda. Tad ir šī te. Un tad ir šāda. Tā kā jā, šī ir jaunā kolekcija. Un savukārt vispārējos to, ko es nodrukāju, tas jau bija bijis iepriekš. Bet es parādīšu. Tātad, es nezinu, varbūt tās daži zina, varbūt daži nezina, bet man ir arī šāda džempera kolekcija. Ir šāds. Tad ir, skatāmies, ir šāds te. Šis man ļoti patīk. Man šķiet, ka tāds arī tāds kaut kādā ziņā pavasarīgs, jo šis ir tāds vairāk rudenīgs, ziemīgs. Savukārt, un šis ir atkal krāsās tāds pavasarīgs, vasarīgs. Tālāk ir vēl, vēl viens ziemas džemperītis. Tad ir šis man ļoti, ļoti pašai patīkās. Šāds pīņu džempers, man liekas, ka tāda kartiņa uzreiz tādu siltumu iedot kaut kādā ziņā. Tad ir šāds te, arī tāds pavasarīgās, vasarīgās krāsās, akvarelītī. Un tad ir ziedu džemperi, kas bija jau pagājušajā gadā. Ir šāds te. Tad ir šis ziedu džemperis ar pīņu piedurknēm. Tālāk mums ir šīs tāds riktīgs dārsas džempera. Tālāk ir tā, skatāmies, šāds te. Kas ir tālāk? Tad ir vēl viens pīņu, bet arī tāda pavasarīgi, vasarīgs, man liekas, krāsās. Tad ir atkal vēl šāds te ar ziediem. Un šāds ar ziediem. Un jā, tā ir tāda džempera kolekcija. Tā kā, ja kaut kas interesē, droši var rakstīt man. Sarunāsim, kartīts atkal tas pats. Tās gan ir drusciņi ierobežotā daudzumā. Es nenodrukāju ļoti daudz. Ir kaut kādas, kuras ir vairāk. Ir kaut kādas, kuras ir mazāk, bet jā. Un tad vēl ir tādas, kas ir tādā pilnākā apdrukā, ir šāda te, kas nav tik tematiska. Šī man ir diezgan daudz, jā, šī te. Tad arī šī te nākošā man ir diezgan daudz, jo arī šī ir tāda, man liekas, ļoti, ļoti, ļoti universāla un jebkurai adītāja ikdienas situācijai piemērota. Tad ir šis te. Viena man arī tāda mīļa ilustrācija, man ir arī pašai mājās ir piezīmju bloks ar šo te. Ļoti patīk. Nē, vai arī ne man. Man liekas, Ligitai. Ligitai ir ar šo te. Tad ir šī, kura arī ir padaudz, jo man šķiet, ka ir
arī atkal tāda piemērota jebkurai adītāju vajadzībai. Tad ir šāda tumšāka, bet nu ļoti, ļoti skaista. Arī šīs ir drusku vairāk šādas te. Man liekas, tāda arī, nu ir viņa tā kā, man liekas, mirdz no iekšpuses kaut kur. Tad man ir padaudz arī šīs, ar šo ilustrāciju. Tad ir, kur, kā es smējos, šī tā ilustrācija man ļoti, ļoti atgādina Marūmas Kristīni. Šīs te arī ir man pāris. Un beidzamā ir šī tā. Tā kā, ja ir vēlme, tad droši rakstiet man un sarunāsim. Tā kā tas ir vēl viens tāds darbiņš, kas tika izdarīts tās iepriekšējā pusotrā mēnesī. Bet jā, uz doto mirkli tas arī ir viss. Tālāk lieku iekšā video par dāvanu, un tad jau tiekamies nākamreizīt. Nu tā, es iedomājos, ka man būs daudz vieglāk parādīt dāvanījumus šādā veidā, un nedaudz izstāstīšu, kas ir kas. Pirms pāris nedēļām saņēmu ēpastu no adītājas Luksemburgā, vārdā Mireile, un tā, būs bišķi augstināšana, sorry, bet viņa sūtīja man ziņu, ka viņa gribētu atsūtīt man nelielu dāvaniņu, jo viņai ir mana grāmata, Adi un Lolo, angliski, Knit and Nurture, un jā, viņa gribēja pateikt paldies, un ka viņai ļoti, ļoti patīkās dāvana, nevis dāvana, bet grāmata, un ka viņa gribētu man, ka viņa tīra tā kā savus dzīves krājumus, un ka viņa man gribētu atsūtīt kastīti dāvaniņu ar dzīvi. Es teicu, ok, labi, un dienā, kad es saņēmu informāciju par to, ka ar to, ka būs piegāde tajā dienā, es atvēru pakas informāciju un ieraudzīju, ka pakas svars ir 3,8 kg. Un tajā brīdī es nu gan neliela dāvaniņa, bet principā pakojot vaļā, varot vaļā, man liekas, ka vienkārši tik ļoti, ļoti brīnišķīga dāvana un tik pārdomāta un tādas manas krāsas un daudz tāda dzīve, kur es jau sen gribēju pamēģināt. Tā kā es esmu tiešām ļoti, ļoti pateicīga un jā, lieki teikt, ka es tā forši paraudāju arī varot vaļā. Bet tagad es jums parādīšu, kas tur bija. Un izdomāju, ka rādīšu šādā veidā, jo tad es varu tā foršāk parādīt to skaisto dzīvi, kas tur ir. Pirmā ir šāds te, milzīgs nevērptās jāldzīves ritulis. Šis ir no Rosa Pomāra. Saucās Meča Badana. 180 metri, 100 gramos. Šeit šo te visu redzēt. Portugāļu vilna. Šāds te skaists ritulis. Un es esmu izdomājis, ka šī te dzīve dosies uz Rubingo un būs daļa no tās dāvanas, kas būs tiem, kas būs izpildījuši visus slodziņus. Tā kā iesaku piesakot Rubingo un iesaku pildīt visus, jo tad ir iespēja tikt pie šī tā jaukuma. Dzīve tiešām forša un jā, skaista, krāsa arī ļoti, 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 ļoti skaista. Tā kā tas ir pirmais tāds lielais, būs bišķiņš augstināšanās, jo te
daļa no tā, kas šeit ir iekšā maisiņos, bet, jā. Nākamais ir šī te ļoti skaistā zīdmahēra. Vienkārši fantastiskā tonī. Vēl nezinu, ko ādīšu, bet, šī ir tāda krāsa, kas man šķiet, ka dar visam, un šī ir no Volunteer Vine Fiber Studio, un, jā, zīdmahēra, 72% mohēra, 28% zīds, un šīs Volunteer Vine, viņa dāma, viņa krāso ar dabīgām krāsvielām savu dzīvi. Tā kā šeit man ir 200 grami vienkārši superīgi skaistas zīdmahēras. Skatāmies, kas mums ir tālāk. Atkal es čaukstinos, piedošanu. Tā, man nokrita tas. Vēlreiz parādu. Volunteer Vine. Tā. Kas mums tālāk skaists foršs? Tad te ir nedaudz tāda dabīgā. Man šķiet, ka šī ir kaut kāda skandināva vilna. Es nezinu, NL Nīderlanda. Bet tā ir 100% vilna. Un tad ir viens šāds un 3 tādi maziņie. Un arī ļoti forša krāsa. Man liekas, principā varētu pat visu to adīt kopā. Jā, biezums ir 1, un ka varētu arī adīt kopā kaut kādos cimdiņos vai kaut kā tā. Tā saucās dzīve. Kur tā nofokusējās. Lūk. Tāds brīnums vēl te bija. Būs ilgi. Brīdini uzreiz, ka būs ilgi. Kaut kas tāds, ko man jau ļoti sen gribējās pamēģināt, un es biju tiešām patiesi lielā šokā ieraudzīt majak etiķeti. Šie te 2 ir 100% jaks. Šis ir, man šķiet, ka šī ir šis ir DK biezums. Jā. Un šis ir lace. Baby yak lace. Arī no majak, vienā un tajā pašā krāsā. Un šāds te skaistums un viena frīcīte Fior di Lino, kas ir 50% Tibets vilna, 35% baby jaks un 15% itāļu lins. 200 metri 50 gramos, ļoti maiga, jauka dzija. Nezinu, kas no šī te taps, bet droši vien kāds aksesuārs foršs vai tīri kaut vai paraudziņiem, bet jā. Tā kā tas ir no majak, kas ir viens no tādiem brendiem, kuru man jau sen gribējās pamēģināt, bet jāsaka, ka majak cena ir diezgan augsta, liela, un jā, tā man nekad nebija sanācis. Nākamais ir Rosa Pomar Vovo. 3 krāsās. Ar šo dzīvi es esmu strādājusi. Man tā ļoti patīk. Tā ir 100% vilna. Man liekas, sportveids. Jā, 50 grami, 143 metri. Un te man ir 06. krāsa, 02. Šķiet, es nevaru baigi labi redzēt. Un 07. Bet šī dzīve man ļoti patīk. Tā kā šais, 100 punkti.
atradīšu pielietojumu. Un vēl no Rosa Pamara, vēl viena ļoti forša dzija. Ar šo gan vēl neesmu iepriekš strādājusi, un tā ir Matīs. Arī 100% portugāļu vilna, bet šeit ir 200 metri 100 gramos, un viņa ir tāda, diezgan pabieza, bet tāda forša vilnīga, un es domāju, ka te būs kaut kāda cepura ar žakarta rakstu droši vien. Krāsa D un krāsa A. Lūk, šādi divi skaisti kamoliņi. Es varētu arī te atstāt tepat blakus. Tālāk ir, es visu nerādīšu no šī te, jo te ir 800 gramu. Jā, 800 gramu šī te VR Knitters Decathlon, kas ir 100% pirma kokvilna. Krāsa. Eju un atrodu krāsu, es nezinu, kur viņi raksta. Es neesmu neko nekad radījusi no VR Knitters. Attiecīgi, es pat nezinu, kur viņi ko raksta. Dailots ir, bet tas nav. Bet te ir 100 gramos 212 metri. Un tāda ļoti forša smuka krāsa. Tagad noteikti redziet tāda melanžīga ar daudz tādiem dažādiem toņiem, bet tā kā pa gabalu viņa ir tāda, bēšīga, bet ar rozā apakštoni es teiktu. Bet, ļoti skaisti, un tā pirma kokvilna viņa ir superīga. Lūk, 800 grami šis, vēl nezinu, kas taps, bet noteikti, ka kaut kas ļoti foršs un skaists. Ejam tālāk. Es mīlu tvīdu. Tā kā šis bija kaut kas arī tāds, par ko es ieraugot, man likās, wow, cik forši. Tā ir itāļu vilna. Botonī. Te var redzēt vairāk informāciju. Skatāmies. 230 metri 100 gramos, tātad, tāds DK biezums. 100% itāļu vilna. 3 dažādās krāsās. Man šķiet, ka šī varētu būt marīna. Bet tāds bēžs ar siltiem tādiem brūniem un arī ziliem krikumiņiem. Šis ir nedaudz tumšāks kā iepriekšējais. Un atkal tāda tumšāka. Nē, lai gan arī marīna. Bet viņi ir bišķiņa atšķirība. Lai gan krāsa viena tāpat. Bet, varbūt tās ir no atsevišķām partijām varētu būt. Paskatāmies. Es tikko sapratu. Šī ir 100 gramos 230 metri. Un te ir 100 gramos 350 metri. Tā kā šī ir plānāka. Skaidrs, viss skaidrs. Šī ir plānāka. Tā ir viena tā pats krāsa, bet šī ir plānāka, šī ir biezāka. Un šī arī ir tā plānākā. Boska. Un šī ir tāda uz rozīgo. Ne uz rozīgo, uz tādu violetīgo, es teiktu, bet arī ar ļoti, ļoti skaistiem dažādiem krikumiņiem. Lūk. Tāds vēl te bija. Skatāmies tālāk. Divas ficītas šī te pastorētā. 100% vilna. 200 metri 50 gramos. Tātad fingering weights, jeb tāds zeķu dzīs biezums. Palasīsim, ko rakstā. Ražot Spānijā. Mazā ģimenes
dzīves ražotnē. Šī te gaišā tāda brūnīga, bēšīga ir krāsa Sorra, un šī ir Burela, tāda tumši brūna skaista, bet arī man šķiet, ka arī abas divas kopā izstāsta fantastiski. Jā, arī ļoti, ļoti, ļoti skaista, tāda dabīga dzija. Tālāk, kas mums ir tālāk? Ir vēl pavisam nedaudz dzija, un tad vēl ir marķierīši, un ir arī tašiņa. Es varu par tašiņu parādīt no sākuma. Vienkārši parastais kokvilnas maisiņš no Mominoki Yarns. Mominoki Yarns man ir pazīstama. Šobrīd viņi gan, man pat šķiet, ka jau ar šī gada jūniju dzīvi vairs nekrāso un netirgo, bet manā grāmatā man bija, es izmantoju šo te dziju, un Mominoki Yarns bija vieni no atbalstītājiem. Tad pēdējie 3 mazie kamoliņi, šī dzija jau ir satīta, kas patiesībā ļoti jauki. Arī itāļu dzija, sauc Chic Blend, šikais sajaukums. 50 gramas 225 metri, tātad diezgan plāna dzija, fingering veids, bet drusku plānāka. Krāsa saucās Sirius Black, un te mums ir vilna 60%, 20% alpaka un 20% mohēra. Šāda te arī ļoti, ļoti skaista dzija. Tālāk arī no šīs te pašas Lani Vendole, itāļu Astivā, 70% vilna, 30% nebalināts franču lins, 50 gramos 300 metri, tātad ļoti plāna dzija, saucas Sibilla, un izskatās šādi te arī ļoti, ļoti, ļoti skaista dzija. Un trešais kamolītis, tā, mans kaķis nevar traudzēties, un trešais arī no tās pašas firmas, šāds te skaistums, Stormy Blend, un te ir 50 gramos 225 metri, un 70% vilna, 30% alpaka. Lūk tā. Dzijai esam izskrējuši cauri. Tā diezgan ātri, un tad iekšā vēl bija tādi forši krikumiņi, marķierīši, un parādīšu tos. Bija šādi marķierīši ļoti skaisti, no Nordstrik. Šeit šādi ar dabīgiem akmentiņiem, ar rodonaitu no Studio Solas. Šādi. Atkal no Nordstrik ar saules puķītēm. Šie man ļoti patīk. Saules puķis ir, bez tās sauc par saules puķiem. Es nezinu, varbūt tās cits puķis, bet es izlēmu izvēlēties, ka tās ir saules puķis, jo man saules puķis ir ļoti mīļas. Un te ir riņģu skaitītājs un 2 šie te uz riņķīšiem marķieri un 1 marķierītis arī ar atveramais. Un vispār man izstāsta, ka šie ir marķieri, kas ļoti varētu patikt Ligitei, jo Ligitei patīk, kad ir marķieri kaķēni.
Ligitai patīk, kad marķieriem riņķītis ir bez tā kā tās vietas, kur atverās. Jā, teiksim, šeit redzēt, viņiem nav, nu tā kā riņķītim nav, kur aizķerties. Tā kā iespējams, ka šeit ies ciemos dzīvot pie Ligitas, viņai varētu patikt, man šķiet. Un marķieri turpinās. Ir šādi te, zilām lapiņām, ļoti skaistām. Tad ir, skatāmies tālāk. Un šie ir no, es nezinu, vai tas ir no turienes, bet šādā te maisiņā ir šie marķerīši, kurus es jums tagad pēdējos rādu. Tad ir šādi pavisam smalciņi, arī ļoti skaisti. Un vispār arī ar nemetināto riņķīti. Nu, ka viņam nav savienojuma vietas riņķītim. Baig forši. Jā. Tālāk ir vēl. Tiešām, es arī esmu šokā, ticiet man. Es tiešām, kad atveru dāvanu, es domāju, ko es esmu dzīvē izdarījusi, lai saņemtu šādu dāvanu. Tas bija vienkārši wow. Tad ir šādi te 3 progresa marķierīši ar karabīnītēm, arī ļoti skaisti. Skatāmies tālāk. Vēl 3 progresa marķierīši ar šādiem te akmentiņiem un zvaigznītēm. Un šādi 2 progresa, es jau te kustinu, šādi 2 progresa marķierīši. Un tas arī ir viss. Ir daudz, es zinu, es pati esmu, es saku, es tiešām esmu absolūtā šokā. Es nesaprotu, kāpēc, un par ko, un tiešām tā sajūta, tad, kad es visu saiņoju vaļā, taisīju vaļā, es domāju, vienkārši tiešām kā tas ir iespējams, un kāpēc, un diezgan neizskaidrojams sajūtas, bet skaists sajūtas. Bet, jā, tā kā šie ir man dzīvkrājuma papildinājumi, kaut kas, es domāju, ka varbūt tās tiks kaut kur atdāvināts, atdots. Nezinu, vai viss paliks man, ir kaut kāds, kas noteikti paliks man, kas man ļoti patīkās, bet, jā, kaut kas iespējams, ka tiks atdots tālāk citiem. Bet, jā, šoreiz šajā tikšanās reizē tas arī ir viss. Un es jūs satikšu jau nākamreiz, noteikti parunājamies komentāros atgādinu. Un es domāju, ka nākamreiz tiksimies jau droši vien, ka jūnija beigās vai jūlijas sākumā pēc Jyväskylas adīšanas festivāla apmeklējuma, un tur es plānoju filmēt atsevišķu video un parādīt jums, kā tad mums gāja. Bet, jā, uz doto mirkli tas arī viss, un tiekamies nākamreiz. Atā!